Esiet sveicināti, cienījamie futbola draugi. Atrodamies Rīgā, RTU stadionā, un viens no tādiem intriģējošākajiem notikumiem šajā nedēļā Latvijas futbolā risinās. Tā ir Latvijas kausa izcīņa futbolā un ceturdaļa fināla. Vairākas komandas, kuras kāro iegūt šo trofeju, bet šodien RTU stadionā Mainiece Riga FC uzņems Latvijas futbola pirmās līgas komandu BFC Daugavpils. Numur 35 Krievijas futbolists Ivans Ieņins un numur 88 vēl viens Krievu futbolists Hizirs Apājevs. Komandas galvenais treneris Vladimirs Volčeks. Te pirmais bīstamais moments un Oļeks Laizāns situvajā stūrī būs stūra sitiens. Aleksandrs Vlasovs nospēlē precīzi. Bumbu vēl krietni pirms centra līnijas, un tad vienam kaut ko izveido. Skaidrs, ka ir sarežģīti, bet Daugavpilieši gaidīs savu iespēju. Iespējams, kāda arī parādīsies. Tagad Vaščuks sit un Aleksandrs Vlasovs atsit. Šādā vienā spēlē var notikt pārsteigumi. Uz to, protams, noteikti Daugavpils cer. Jau tāpat vien viņi te ir ceturdaļa finālā. Kovaļovs tālāk Apājevam un 1-0. Laba saspēle un gūst vārds rīdzinieki. Kovaļovam piespēle, noslēdzošā piespēle, un vārtus gūst Hizirs Apājevs. Tas notiek spēles 15. minūtē. Ieņins. Ieņinam jāspēlē atpakaļ. Redzam, ka izspiež Daugavpilieši nedaudz tālāk. Vēl viens tagad mēģinājums Rigai. Timofejevs sodlaukumā labi piespēle Vaščuku virzienā. Laizāns, jāsit Laizānam pa vārtiem un garām tālajam stūrim aizsit Laizāns, bet kāds no Daugavpiliešiem pieskāries. Daugavpilieši izskatās, ka spēlē ar 5 aizsargiem. Kovaļovs un sit ārā Ivanovs. Tālāk Dubrovskis. Redzam, ka Dubrovskis ir atgriezies laukumā, kas, protams, svarīgi. Mihaličs, Timofejevs. Vaščuks, apgriežas Vaščuks, sit tālajā stūrī, bet netrāpa Bogdans Vaščuks. Mihaličs pakreisi Kurākinam. Kurākins uz tālo stūri, Vlasovs aizsniedzās līdz bumbai, krīt Vlasovs, bet jāceļās kājās, jāieņem pozīciju vārtos. Aizmugurē bija Kovaļovs. Paceļ Karodziņu Botošs, bet rīdzinieki protestē, tur jāskatās atkārtojums, vai Daugavpilieši neiedev šo piespēli. Vasilijs Botošs tur saņem pārmetums no Belicas. Maļcers tur aprunāsies tagad ar tiesnesi. Tāda ilgāka diskusija šajā brīdī. Tiek ieskaitīti vārti. Tiek ieskaitīti vārti un rezultāts kļūst 2-0. Litvinskis ļoti dusmīgs. Sezonas sākumā gan šis laustais deguns patraucēja. Gan arī ne tās labākās emocijas pēc tam Latvijas izlases sastāvā. Zaudējumi pret Šveici un Gruziju. Labs centrējums un Kovaļovs, bet glāb šādā veidā Aleksandrs Vlasovs. Atdod bumbu pretiniekiem Turkovs. Ātrumā ir Turkovs, Petersons dodas uz priekšu, Petersonam arī piespēle seko, Petersons pret Bovinu. Kovaļovs sit pa vārtiem, rikošets un garā vārtu tālo stūri lido bumba. Atpakaļ Timofejev, un kā pēdējais aizsargs šobrīd darbojas Timofejevs. Labi, viņš piespēlē Laizānam plašāk. Černomordijs, tālāk Kovaļovs. Nav sitienu pa vārtiem. Kovaļovs vēlreiz atpakaļ un Černomordijs pārsit pāri. Kovaļovs. Labi centrē Kovaļovs. Jāsit pa vārtiem Petersonam un Armands Petersons iesit bumbu vārtu devītniekā. Ļoti svarīgi vārti Armandam Petersonam. Kāds jau pajokoja, ka ilgāku laiku Armands nebija iesits, bet lūk, šādi iesit Armands Petersons 79. minūtē. 3-0 Riga FC panāk. Ieņins varēja spēlēt pa labi, vairāk ilgi domāja tagad Ivans. Ieņins pats, Šabālā, sit pa vārtiem Valērijs. Var just, ka Valērijs ļoti grib gūt vārtus. Un tagad Daugavpilieši Žaldovskis. Izskatās, ka Antons Kurākins nenoķers, dodas vairāk uz centra Antons Kurākins. Un tagad Žaldovskis par Černomordiju. Žaldovskis apmāna Černomordiju. Žaldovskis un izdara, iespējams, ka pat pirmo sitienu vārtu rāmī. Petersons.
Timofejevs, Petersons. Centrē bumbu sodu laukumā. Petersons Šabala gandrīz aizsniedzās līdz bumbai. Laizāns, Timofejevs, Šabala un Aleksandrs Lasovs šo bumbu tver. Roberts Ozols vēl bumbu uz priekš sitīs. Nu, slēdzās Kovaļovs grib vēl vienā uzbrukumā doties, bet Maļcevs tūlīt signalizēs, ka šī spēle ir noslēgusies un Riga futbola klubi iekļūt Latvijas kausa izcīņas pusfinālā. Šajā mačā RTU stadionā Riga uzvar ar pārliecinošu rezultātu 3-0.